Mēs esam pie Radio SVH durvīm, kur ir arī jaunā radiostacija Spin FM. Un šoreiz 3 motoru sportisti darīs blēņas tieši šeit. Un viņi nezin, kas viņiem būs jādara. Čau, puiši! Redz, kā viņi visi uzreiz pieceļās kājās, kad es ienāku. Tātad pirmais valsts zvaigzne – rallists. Jā, sveiki. Kā tev būs jaunā sezona? Vai esi gatavs? Gatavs esmu, mašīna vēl pat pa sevi pilnībā nav gatava, bet nākamdēļ jau tā kā sacensības pirmās un jābūt visam kārtībā. Un tālāk mums ir kartingists Henrijs Grūbe. Vai tu esi gatavs jaunajai sezonai? Nu, gatavojos morāli tik, cik fiziski vāc naudu. Pārsvarā pēdējos gadus tā vienmēr ir viss pēdējā brīdī. Bet tā, kad ar noskaņojumu, ka būs jābrauc, kartings pagaidām stāv bišķiņ noputējis, bišķiņ citi mērķi, mašīna kaut kāda vai pa dubļiem vai pa asfaltu, tad redzēsim. Bet vispār brauksim, tas ir noteikti. Zini, kā vislabāk var sakrāt naudu, neejot ballēties. Paldies, ņemšu vērā. Tas nebija pēc pieredzes. Un trešais mums ir Matīs Karro. Čau, Matīs. Čau. Vienīgais pārstāvi motocross šoreiz ar 2 riteņiem. Vai tu esi gatavs sezonai? Protams, esmu gatavs. Esmu trenējies un gaidu nepacietīgi pirmās sacensības. Drīz jau jādodās projām no Latvijas un februāra beigās jau ir pirmās sacensības un gatavs parādīt rezultātus. Bet tagad, puiši, vai jūs esat gatavi tam, kas būs jādara? Kas būs jādara? Tātad kaut kas ar muti, un to mēs tūlīt uzzināsim. Tātad šodien darām blēņas ātruma ciltī 3 motoru sportisti beatboxos. Un mums ir viens pilnīgi jauns puisis, Edmunds no grupas Pērk, kurš tad rādīs paraugu demonstrējumu. Čau, Edmund. Čau, Salmīte. Varbūt es jums pastāsti, kas īsti ir tas beatbox? Beatbox ir bungu skaņu atdarināšana ar muti. Tā ļoti īsi. Tas ir grūti vai viegli? Un, principā tagad jau 6. gads, ka es to mācos, tāpēc tas prasa laiku un treniņus. Kā tev liekas, kā motoru sportistiem veiksies? Es domāju, ļoti labi, jo viņiem tā muti ir attīstīta. Zinu, ka tu brauc pie stūras un visu laiku varbūt iztauc kādas skaļas vārdus un varbūt nedaudz lamājies un runā ar citiem cilvēkiem. Tāpēc tā muti ļoti attīstīta. Es domāju, ka būs ļoti labi. Nu, ko tad ejam un paskatāmies, kā tad tev sanāk, vai ne? Ejam. Šausmas. Būs grūti. Ideāli. Kas tikko notika? Tātad cilvēkiem, kas pirmo reizi ar to nodarbojas vai to mēģinās darīt, es ieteiktu, ir 2 tādi burti, kas ir ļoti svarīgi. P, kas ir P, un K, kas ir tā kā K. Tas ir pats vienkāršākais, un te var taisīt P, K, P. Tur mēs visi vienādi malāsim. Un tur klāt, protams, var pieļaut arī C burtiņi, kas ir P, T, T, K, T, T, P, T, T, K. Principā alfabēta burti, jā. Un tad var vēl visādas interesantas skaņas ielikt. Un tā joprojām. Kādi dzīvnieki pa vidu var? Noteikti dzīvnieks arī var, jā, un skrečot un visu kaut ko. Jūs varat vienkārši atdarināt mašīnas skaņas. Tikai, jā, un tad es domāju, jums noteikti sanāks. Lai ritms galvas. Okay. Šajā lielajā un jaukajā procesā mums palīdzēs arī Spin FM žūrijas locekle Ieva. Tātad, Ieva, es tev dodu atzīmes 5 baļu sistēmā. Drīkst likt arī vieniniekus. Sarunāt? Izmantošu tikai 1 un 2. Ja? Aiziet! Atmeņš, ķēris, papīrīts, 1, 2, 3. Kādi apčuks? 1, 2, 3. Yes! Matīs sāk pirmais! Speciāli šim uzdevumam mēs pat nomainījām mikrofonu, lai nepiespļaudītu manu foršo. Un pirmais mums ir Matīs Karro, aizieta motocrossist. Vai cimdu vai tev uzvilkt? Nospļaudīšu visu. Tev labi sanāk. Nu, mēģina. Man ir klusais. Mums liekas,
Mums saka skaļāk, lai ieviņu var. Tā lai liek viens. Nu, vismaz pamēģini. Atceries, paburts, kaburts un ciburts. Skatītāji jau smējās. Yes. Nebija slikti. Mums tagad ir Edmunds komentē. Man īstenībā ļoti patīk, ka bija dažādas interesantas skaņas, kā č un ņiu. Tas, ka nebija tāds vienveidīgs un interesants, un man liekas, ļoti labi bija. Bet tagad mūsu Spin FM žūrijā Ieviņa liks atzīmi. Matīs tiek pie četrniekā. Kartingists, kurš iespējams brauks arī autošosejā ar lielo mašīnu, Henrijs Grūbe. Esi gatavs? Nu, es pamēģināšu. Man tev dot startu, vai tu pats sāksi? Paga, jāiekačājās. Mēs varam vienā ritmā. Šī tas bija pavisam labi. Edmund. Man nav ko teikt, tiešām ļoti labi. Man ļoti patīk tā sunīša balstiņa tā. Tā kā, es domāju, vārds žūrijai. Ieviņa liek 5. Varbūt jums grupā vajag jaunu dalībnieku. Mēs noteikti padomāsim, jo mums tieši pietrūkst tāds cilvēks, kas mūs varētu aizvest kaut kur un ātri novest uz koncertiem. Varbūt tieši tāpēc vajadzētu, jā. Es tev iedošu telefonu numuru. Bet tagad trešais dalībnieks. Valds zvaigzne tūlīt zvaigžņosies. Esi gatavs? Jā, pacelšos spārnos un lidošu projām. Bet atceries ar tām īpašajām skaņām. Vai nebūs tagad grūti pēc Henrija Grūbas, kas visai labi to izdarīja? Tur bez vārdiem. Viņa gājiens tas bija. Neesmu konkurētspējīgs. Tagad tu saproti, viņš nevis vāc naudu priekš nākamā sezonas, bet mājās ar muti kaut ko dara. Jā, man liekas, ka arī dzied un pelna naudu. Mēs tagad zinām. Nu, aiziet? Mēģinām, jā. Kā bija tie burtiņi? Pucaka. Pucaka, jā. Labs! Edmund? Tāds mans komentārs. Varbūt nedaudz vajadzētu piestrādāt pie ritma, jo tur nebija bišķi tā kārtībā ar to, bet tās skaņas viss bija ļoti forši. Un mūsu žūrija liek atzīmi 4. Sanitai patīk ļoti smieties par citiem cilvēkiem, vai ne? Un tagad mēs pasmēsimies par tevi. Tev ļoti padodas tā vadīšanas lieta, bet vai tev padosies tas pats, kas viņiem beatbox? Tu domā tas pats, kas arī tev un jā? Nē, man nepadosies. Es domāju, mēs visi vēlētos to redzēt, tāpēc Sanita lūdzu tavu kārtu. Es tātad mēģināšu šos 3 burtus PKC, jā? PKC, labi. Nu tāds īsais bija, bet labi, šoreiz piedosim. Tā kā mums ir tikai 4 balvas, tad es garāk neejos, vairāk man nebūs balvas, saproti? Es negribu justies apdalīt. Labi, skaidrs. Bet tagad uzvarētāji. Un 3. vieta mums īstenībā ir neizšķirts, jo 3. un 2. vietu dala Valds Zvaigzne un Matīs Karo. Lūdzu, puiši. Dāvanā iespēja braukt ar kartingu ātrumcildes kartingu hallē. Un 1. vietā kartingistam Henrijam Grūbem. Lūdzu. Es tagad vēl visiem bučus sadošu. Un arī mūsu Edmundam, kurš tik brīnišķīgas paraugu demonstrējumus rādīja, mēs dodam balto konvertiņu. Paldies! Tas arī viss, tiekamies drīz.